Režņickova. Sveicināti visi. Es domāju, ka es esmu cilvēks, kas ir visvairāk uztraucies, tāpēc, ka šī ir man pirmā pieredze ar prezentāciju. Es labāk esmu uz laukumu un trenēju. Pirms es sāku, es gribu pateikties visiem organizētājiem un manam klubam Lovašice, un ka viņi man atļāva šeit braukt, devu šo iespēju, pastāstīt par savu darbu un man ceļojumu ar handbolu un šo projektu, ko mēs sākām 2012. gadā. Mēs vēl esam projekta sākumā, bet es ticu, ka tur būs labs iznākums, un es ceru, ka jums patiks man prezentācija, tāpatās kā man patīk mans darbs Lovašice. Jūs redzat mūsu logo, reģionālā handbola centra logo. Mēs sākām 2012. gadā darboties. Un es mans darbs ir līdzīgs kā maniem citiem kolēģiem 15 reģionālajos centros Čehijā. Un es strādāju galvenokārt ar puikām, jo es esmu puiku klubā. Es esmu viena no 2 profesionāliem treneriem, un es strādāju ar puiku komandu, kurā ir puikas līdz 15 gadiem, un es organizēju arī treniņus vārdsargiem. Jūs varat redzēt, ka mums ir 2 galvenie uzdevumi mūsu centram. Strādāt ar talantīgiem spēlētājiem, un otrais ir strādāt ar skolām. Un es galvenokārt runāšu par to, kā mēs strādājam ar skolām mūsu reģionā. Jūs varat redzēt struktūru, kāda ir mūsu sadarbība. Tātad vidū ir mūsu handbola klubi vai reģionālie centri. Un mēs strādājam kopā ar skolām, handbola federāciju un handbola klubiem, kuri nodrošina tādas kā apmācības skolām un arī sacensības, sākumskolām un pamatskolām, kopā ar skolas sporta partneriem. Sākumskolu sacensības organizē tikai handbola klubi. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod tiesneši, vieta. Mēs sagatavojam visas sacensības kopā ar jauniem spēlētājiem un dažkārt kopā ar vietējo handbola klubu. Handbola klubā Lovašice, kur mēs sākām 2012. gadā, mums sadarbība bija sākumā ar 3 sākumskolām. Un šodien mums ir notikušas 3 sacensības 3 dažādās vietās. Tas bija mans darbs, un tagad es strādāju kopā ar vēl vienu profesionālu treneri. Tātad mēs esam 2 profesionāli treneri, un mēs strādājam kopā, lai sagatavotu interesantus treniņus un sacensības un mācības par handbolu un vīriešu komandu. Un tad, kad mēs organizējam sacensības pamatskolām, mēs strādājam kopā ar tādu kā organizāciju, kas ir atbildīga tieši par sportu skolās. Un viņi palīdz organizēt arī valsts līmeņa sacensības handbolā. Ir 3 dažādas sacensības sākumskolas skolēniem, bērniem, kas ir 7 līdz 11 gadus veci. Tās ir klases 1, 2, 3, 4, 5. Viņi pieder tā kā klubam, un viņiem nav reģionālās sacensības, bet viņi spēlē tā kā uzreiz
skolu pret skolu augstāk visā valstī. Bet tad, kad ir 11 līdz 14 gadu veciem bērniem sacensības, mēs no sākuma organizējam reģionālos raundus un pēc tam augstāku līmeņu raundus. Un pagājušā gadā uzsākām sacensības arī 8. 9. klases skolēniem. Un to arī palīdz organizēt tā speciālā komisija, kas ir atbildīga par sportu skolās. Šeit jūs varat redzēt bildi no vienām sacensībām, no Čečenas, kas ir maziņa pilsētiņa. Un ja viņiem ir nepieciešama palīdzība ar lekcijām, mēs palīdzam viņiem uzorganizēt tās sacensības, un šīs sacensības notiek tikai reģionālā kluba uzraudzībā. Bet mēs kā centrs palīdzam viņiem uztaisīt sacensības, vai viņiem ir nepieciešama vēl kāda cilvēka, kas palīdz organizēt tur sacensības. Jūs varat redzēt 3 galvenos mērķus, ka mēs varētu ieviest rokas bumbu handbolu obligātā tā kā fizisko nodarbību kārtībā, ka handbols ir obligāts sportā. Šajā gadījumā mums ir, mēs zinām to, ka handbols ir līdzīgs basketbolam, tur ir bumba, tur ir padošana, piespēles un tā. Un mēs gribam iemācīt cilvēkiem saprast to, ka handbols ir ļoti vienkārša spēle un ka jūs varat spēlēt mini handbolu, mini rugby. Un jums jau ir iespēja spēlēt handbolu, tāpēc, ka jums nav nepieciešams pat lielais laukums, lai to darītu. Jums vajag vienkārši parastu sporta zāli, lai spēlētu handbolu. Ja jūs ieviesīsiet handbolu skolās, tad palielināsies arī klubu dalībnieku skaits. Ka jūs trenējaties, lai varētu kļūt par kluba biedriem. Jaunākajā grupā mums ir 40 bērni. Tas bija 23 gadus atpakaļ. Tagad mums ir 3 komandas, mini komandas. Katrā komandā vismaz 20 bērni. Un pagājušajā gadā mums bija problēma, ka mums nebija pietiekami daudz spēlētāju, kas dzimuši 2000. gadā. Un pēdējais mūsu mērķis ir atbalstīt talantīgus spēlētājus. Kā mēs to darām? Viens no uzdevumiem, tas ir mūsu tam reģionālajam handbola centram, ir atbalstīt viņus. Katrs klubs iesaka talantīgus spēlētājus dažādās vecuma grupās, un mēs rīkojam viņiem kā sporta nometnes. Mēs taisam speciālas sacensības. Pagājušajā gadā bijām Berlīnē, spēlējām turnīrā. Jūs redzat, ka tā ir lētākā un vienkāršā spēle, jo bumba ir kā maģija. Jūs iedod bumbu 2 bērniem, un viņi ir tā kā saistīti. Un mums ir arī, nav svarīgi, cik gari ir bērni, cik spējīgi viņi ir, visi var spēlēt. Šis ir piemērs no mūsu skolas sacensībām. Un augšā labā stūrī ir bilde no mūsu tādām kā prezentācijām cilvēkiem handbolam ar mūsu handbola komandu. Un šis ir vēl viens veids, kā mēs aicinām bērnus uz klubu, ka viņi pievienojas klubam, izmantojot skolas sacensības. Šis ir ielūgums
uz reģionālo skolas sacensībām. Šajā mājā tas notika. Un es domāju, ja pareizi atceros, ap 15 skolām piedalījās. No dažām skolām pat 2 komandas. Mēs spēlējam gan iekšā, gan ārā. Bija vairāk nekā 100 bērnu, kas piedalījās, un mēs ceram, ka mēs nākamgad arī varēsim uzrīkot šādas sacensības. Vēl dažas bildes no skolas sacensībām. No vēl vienas daļas mūsu centra. Man ir 2 stāsti par bērniem, kuriem bija liekais svars. Šis ir viens no viņiem. Viņš ir ļoti talantīgs. Viņš spēlē minikomandā. Viņam ir 10 gadu. Jūs varat redzēt fanus. Viņa tētis un māsa. Tas ir pagājuši gadu vai 2 gadus atpakaļ. Mēs centāmies pārliecināt visu ģimeni mainīt viņa dzīvesveidu, jo Mārtiņš ir ļoti talantīgs. Bet viņš nevarēs spēlēt nākamajā gadā, tāpēc, ka viņš ir pārāk resns. Tā ir visas ģimenes problēma. Tas nav tikai kluba uzdevums, bet mēs cenšamies tai ģimenei palīdzēt un pārliecināt viņus sākt kādas veselīgu uzturu dzīvesveidu programmas. Vēl viens stāsts ir, tas viens no manajiem spēlētājiem, tas ir Viteks. Es viņu tagad trenēju, un viņš pievienojās klubam 2012. gadā. Viņam bija sirds slimība, un viņš tādēļ nevarēja spēlēt. Viņš nevarēja apmeklēt sporta nodarbības skolā. Ārsts teica, ka viņam viss kārtībā tagad, ka viņš varēs spēlēt, bet viņam bija liekais svars. Viņam bija problēmas ar koordināciju, un tagad viņš ir mūsu komandas biedrs. Šis ir treniņa laikā. Bija tālekšanas sacensības. Un šī bilde ir no mūsu augusta sacensībām un no turnīra. Viņš ir lielisks puiks šodien. Viņš nekad nebūs izcils spēlētājs, tāpēc, ka viņš nav varbūt tik talantīgs kā citi. Bet mums nevajag tikai spēlētājs, mums vajag arī tiesnešus un tos, kas pieraksta, un trenerus. Mēs cenšamies paturēt Viteku klubā. Redzēsim, kas notiks nākamajā gadā. Varbūt viņš būs daļa no mūsu junioru komandas. Varbūt viņš turpinās kā līderis vai treneris kādās skolās. Šie ir mūsu kluba locekļi pagājušā sezonā, sākot ar pieaugušajiem līdz pat mazajiem. Un mēs zinām, ka, lai sastrādātos ar skolām, sastrādāties ar skolām ir ļoti svarīgi. Jo, kāds jau teica, ja bērni spēlē datoru, aiziet uz skolu, atnāk atpakaļ spēlēt datoru, tad mēs cenšamies būt aktīvi un arī pie maziem bērniem būt mums ir 3 bērndārzi mūsu pilsētiņā, un 3 reizes nedēļā mēs organizējam tur mazus treniņus 5 gadus veciem bērniem. Tas nav tikai handbols, mēs dziedam kopā, mēs vingrojam kopā, mēs jautri pavadam laiku un cerams, ka viņi pievienosies klubam nākotnē. Šis ir vēl viens veids, kā mēs mēģinam iesaistīt bērnus un spēlētājus. 3. numurs ir Vaclavs Frants. Viņš tagad ir mūsu vīriešu komandas biedrs.
Viņš ir arī valsts izlasē, U21. Viņš bija mans kolēģis pagājušā sezonā. Viņš ieguva licenci, lai kļūtu par profesionālu treneri. Ja viņš atnāk uz treniņu, visi ieraug viņu un klausās viņa un ir atvērti, jo viņš ir bērniem zvaigzne. Un mēs to izmantojam, ka mums ir biedri, izlases biedri. Un ja mēs sagatavojam kādu treniņu kopā ar vīriešu komandu, tad visi bērni ierodās. Šis ir pēc mača. Mūsu spēlētāji. Mēs sagatavojam kalendāru, un viņi satikās ar bērniem. Un viņi pavadīja laiku kopā runājot ar viņiem par handbolu. Šis bija tāds tā kā apmācības bērniem. Un tur bija dažādi sporta veidu prezentācijas, un visi varēja pamēģināt šaušanu, karate. Spēlētāji šeit būvē vārtus mini-handbolam. Šis ir ļoti talantīgs puika no mūsu kluba. Tagad mēs viņu ielikām pie vecākiem spēlētājiem, un viņš spēlē kopā ar Martinu. Viņi ir vienā komandā. Un jūs redzat dāmu labajā pusē. Viņa strādā ar Martina ģimeni, mēģina ar viņiem strādāt, jo viņa pati bija valsts izlasē vārdsargs, un viņa cenšas palīdzēt Martina vecākiem, atbalstīt Martinu. Šis ir vēl viens veids, kā mēs palielinam mūsu biedru skaitu. Mēs meklējam jaunus. Mēs meklējam jaunus, talantīgus spēlētājus, tādus kā tas spēlētājs, kas redzams attēlā no mūsu izlases. Ja mēs cenšamies piesaistīt jaunus spēlētājus, mēs prasam izlases spēlētājiem pēc palīdzības. Viņi trenējās kopā ar bērniem. Mums ir tēkrakli ar viņu vārdiem. Un daudz bērni nesā krekliņu ar 8. numuru, jo tas viņu mīļākais spēlētājs. Tagad es stāstīšu par talantīgiem spēlētājiem. Mēs strādājam reģionālā handbola centrā. Mēs strādājam kopā ar citiem klubiem reģionā. Un ik pēc 3 mēnešiem mums ir izstrādāts plāns dažādu vecumu grupu bērnu apmācībām. Un tas ir atkarīgs no kluba, kurus spēlētājus viņi atsūta uz tām apmācībām. Piemēram, ja mēs organizējam apmācības spēlētājiem zem 9 gadiem, nav svarīgi, vai viņi ir vistalantīgākie, bet viņi var sūtīt jebkurus spēlētājus. Un mēs rādam, kā vēl trenēties, kā interesantāk spēlēt. Mēs uzlaicinām ne tikai spēlētājus, bet arī trenerus. Ja kāds prasa, vai es varu spēlēt tagad aizsardzībā, jā, protams, tu var piedalīties un darīt to. Dažādi strādājam, citādāk strādājam ar vecākiem spēlētājiem, jo mums ir arī izlases U18, U21. Ja mēs organizējam tad mazās nometnes, sporta nometnes šiem jauniešiem, tad tās apmācības būs atkarīgas no reģionālā handbola centra vadītāja. Viņiem ir jāveic fiziskās sagatavotības pārbaudes, skriešana, bumbas mešana, lekšana. Un ja viņi ir izlasē, viņiem ir jāpiedalās šajās sporta nometnēs. Tas pats arī attiecas uz treneriem.
viņiem ir jātrenē interesantā veidā bērnus. Mēs aicinām savus izlases spēlētājus būt daļai no šīs programmas. Ne visi spēlētāji profesionāli, daudz no viņiem strādā, bet mēs organizējam arī sesijas no rīta ar jauniešiem. Ja jaunieši redz, ka ja jaunieši redz, kā vecākie spēlētāji pareizi spēlē, pareizi met, pareizi izmanto roku, kā turēt elkoni, kā lēkt, viņi kā var notēlot kaut ko. Viņi ir tīņi, bet viņiem patīk strādāt ar profesionāliem vai pusprofesionāliem spēlētājiem. Šī bija mana komanda U15, un mēs apmeklējām jauniešu olimpiskās spēles Plzenā. Mēs bijām 4. vietā, un šeit ir arī daži puikas no manas komandas Lovašice. Šī komanda tika izveidota no 3 lielākajiem klubiem Ziemeļa reģionā valstī, lielākā daļa no Lovašicas. Jūs varat redzēt kādas bildes no olimpiskā turnīra. Pēdējā daļa no manas prezentācijas es gribētu salīdzināt, kā Lielbritānijā darbojas handbols. Es esmu pavadījusi 8 gadus Lielbritānijā. 2005. gadā biju Lielbritānijā, un es redzēju, ka handbols ir ļoti tāds maziņš sporta veids. Un es redzēju, ka visā valstī ir tikai 12 sieviešu handbola klubi, un galvenokārt tas bija Liverpoolā un Manchesterā. 2008. gadā es sāku mācīt handbola skolā. Viņiem ir pilnīgi cita sistēma nekā mums ir Čehijā, jo viss pieder klubiem. Lielbritānijā viņi strādā līdzīgi kā Amerikā. Viņiem ir skolu komandas, un klubos ir tikai pieaugušie un U18. Tad Čehijas Republikā es sadarbojos ar šo organizāciju, kas atbild par sporta skolās. Šī, manuprāt, ir slavenākā handbola spēlētāja no Lielbritānijas. Viņa sāka ar futbolu un netbolu, kas ir tāds meiteņu sports Anglijā. Bet pēc olimpiskajām spēlēm viņa noslēdz līgumu un sāk spēlēt kopā ar savu jaunāko māsu valsts izlasē. 2009. gadā Anglijas handbola asociācija izveidoja plānu, kā attīstīt handbolu. Tad, kad es devos uz skolām, viņi teica, kas ir handbols? Es nekad neesmu to redzējis. Es nezinu, kas tas ir. Tas bija lielākais izaicinājums manā dzīvē, iemācīt kādam kaut ko, ko viņi nav nekad redzējuši. Un tagad viņi ir izplatušies, viņiem ir 8 pieaugušo komandas tā kā augstā līmenī, tad viņiem ir sacensības U17, U18 grupām, un viņi organizē pat valstiska līmeņa sacensības. Šī bija man tāda kā karte ar skolām, kurām es strādāju. Viņa teica, ka tas ir kā skola ģimenes, kā klasteri. Augšā ir pamatskola, un zem katras pamatskolas ir piesaistīts kādas sākuma skolas. Augšā ir menedžmenta komanda, ir ļoti,
pamatskolām nav konkrēts nostādnes, ka ir jābūt sporta stundām, kas tur jādara. Tas viss ir atkarīgs no skolas direktora. Katras 12 nedēļas mēs saņēmām plānu, kas tiks darīts fiskultūras stundās. Pēcpusdienās es strādāju ar pamatskolām un līdz pusdienas laikam strādāju ar sākuma skolām. Viņiem nav sporta zāles, viņiem ir vienkārši laukums ārā, bet skolā iekšā viņiem ir liela zāle. Vienā stūrī ir klavieres, otrā stūrī ir galdi un krēsli, jo viņi izmanto šo lielo halli ēšanai. Ja mēs ienācām pēcpusdienām pēc pusdienām, tur bija rīsi uz grīdas, kartupeļu uz grīdas, un tur mēs arī trenējāmies. Dažkārt tas bija ļoti grūti, tādēļ, ka viena siena bija no stikla, un pie otras sienas bija durvis uz klasēm, un viņi teica, nekliedzēt, jo stundas notiek, jūs nedrīkst kliegt, jūs nedrīkst būt skaļi. Bet kā mēs varam spēlēt, piemēram, tur spēles ar 7-gadīgiem bērniem, ka viņi nekliedz. Tas bija liels izaicinājums. Kas ir lieliski šajā sistēmā, ir tas, ka viņiem bija komandu līderi no pamatskolām. Viņiem ir īpaša izglītības programma treneriem. Tas ir studentiem zem 18 gadiem. Viņi nevar vadīt komandu vieni paši, bet turnīrā viņi var vest bērnus, viņi ir kā vadītāji viņiem, tiem bērniem. Un tas ir lielisks veids, kā attīstīt tiesnešus un trenerus sportā. Un šī ir struktūra, kāda ir Lielbritānijā sistēma. Jūs redzat tikai skolu līmeņa sacensības šobrīd. Protams, tur nav tāda pat kvalitāte kā Amerikā, bet es ticu, ka viņiem ir pietiekami daudz cilvēku, lai viņi spēlētu jebkuru sporta veidu. Un šeit jūs varat redzēt atšķirības starp Lielbritāniju un Čehiju. Viss ir saistīts ar klubiem. Vīriešu un sieviešu izlases un U21. Un tad ir cits izlases U19, U17, U15. Un tad mums ir reģionālie handbola centri. Čehijā skolu sacensības nav tik svarīgas kā kluba sacensības. Bet ir ļoti svarīgi, ka mēs iesaistamies arī skolu tajā dzīvē. Tas viss. Paldies jums! Mani jautājums. Tu esi strādājusi kā treneris gan Lielbritānijā, gan Čehijā kā trenere. Šodien agrāk mēs dzirdējām konferencē, ka ja Latvija gribētu uzvarēt olimpiskajās spēlēs, medaļu komandu spēlēs, tad mums vajadzētu Latvijas sievietes, Latvijas handbola komandu sieviešu. Tavs komentārs par to. Tu teici, ka Lielbritānijā ir 12 sieviešu klubi. Lielbritānijā ir 12 sieviešu komandas. Bija, tad, kad es 2005. gadā tur. Tagad es ik pa laikam paskatos, cik viņiem klubi ir, jo es gandrīz 8 gadus tur pavadīju. Un bija arī iesaistīta olimpiskās kustībās 2012. gadā Londonā. Bet tagad viņiem ir izlases līmeņa komandas. Es paskatījos, ka Londonas olimpiskajās spēlēs sieviešu grupa neuzvarēja nevienā spēlē. Jā, tāpēc, ka viņām tas bija jauns sporta veids, viņām nebija iespējas patiesībā tur spēlēt, bet viņas piedalījās tikai tāpēc, ka spēles notika Londonā. Viņas neizturēja nevienu pārbaudi. Bet
Pirmais solis bija, kad viņi uzaicināja pilnīgi visus handbola spēlētājus, kam ir britu pilsonība. Piemēram, vārdsargs sieviešu komandā bija dzimusi Dānijā, viņas mamma bija dāniete, un tētis, bet viens cits spēlētāji bija, viņa uzauga Dānijā un spēlēja tur handbolu, kopš bija maziņa. Viņi neaicināja spēlētājs no citām valstīm, kur spēlē handbolu, bet viņi gribēja strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir britu pase. Mūsdienās viņiem ir izlases līmeņa komandas, bet vēl joprojām viņi strādā pie kvalitātes, jo tās tur vēl nav. Visā Londonā ir 2 vai 3 sporta halles, kur tu var spēlēt handbolu. Tad, kad es nācu uz treniņu, viņi teica, samaksā 5 mārciņas, un tad tu vari spēlēt. Un tad, kad es spēlēju, nebija mums nekādu treneru, mēs vienkārši nācām kopā no dažādām valstīm cilvēku un spēlējām handbolu. Mēs vienkārši brīvprātīgi iesaistījāmies tajā darbā. Tad, kad es spēlēju Lielbritānijā, tur nebija daudz spēlētāju no Lielbritānijas patiesībā, bet tagad tas mainās. Un tagad handbols, tas lielākais uzdevums ir panākt to, ka handbols ir obligāta sporta nodarbībās. Vai ir kādi vēl jautājumi? Nē, paldies. Studenti, kā viņš tur teica, studenti pētījumā pateikuši, ka, ja gribam Latvijai medaļas olimpiskajās spēlēs, jātaisa sieviešu volejbola komanda. Vai nu mēs gaidām tad, kad Latvijā notiks olimpiskās spēles, mums nebūs jāspēlē kvalifikācija, bet es domāju, ka labāk tad taisam sieviešu volejbola komandu, handbola komandu. Labi, tagad Preiļu Rūgtā un Jelgavas dzeltenā pauzīte noteikti nebūs. Tagad gan kafijas pauze un uzkods, un tad jau tiekamies 14:02 atpakaļ. Tā kā pēc stundas un 15 minūtēm tiekamies.